Есть вопросы, которые депутаты не брались решать вместе со своими депутатскими полномочиями. И сегодня на внеочередном заседании Рижской думы как раз был один такой вопрос. В 2022 году на тот момент никому не нужный участок земли отдали на приватизацию инвесторам. Министерство сообщения тогда не воспользовалось в предусмотренном законном порядке правом первой руки, а потом спохватились и пожалели. Сейчас нас, депутатов, генпрокурор обязывает решить вопрос о том, чтобы отнять приватизированный тогда участок земли у инвесторов и передать аэропорту. В данном случае генпрокурор превышает свои полномочия, он должен был решать этот вопрос через суд, а не посредством нашего голосования. В результате нам реально неприятно это давление, мы боимся преследования. Я сегодня задала вопрос. В случае неправильного голосования нас тоже к стенке, как Жданок? Sakiet, lūdzu, kāds ir termiņš pirmpirkuma tiesībām izmantošanai attiecībā uz tāda veida īpašumiem, jo privāti īpašumiem tas ir 1 gads? 2 mēnešu laikā viņiem bija jāizmanto pirmpirkuma tiesības. Tad pēc piedāvājuma tāpat 2 mēnešu laikā. Atbilstoši tiem MK noteikumiem, 2 mēnešu laikā viņam jādod atbildi. Sakiet, lūdzu, un tas piedāvājums tad bija rakstveidā? Protams. Tagad situācija ir tāda, kāda viņa ir. Kāpēc ģenerālprokurors nepanāca vēlamo rezultātu caur tiesu? Kāds ir vēlamais rezultāts? Atcelt privatizāciju droši vien. Jūs uzdot jautājumu, ko droši vien vajadzētu uzdot ģenerālprokuroram, ne man. Jauki, viņš nerunā ar mums, viņš runā tādā veidā, kādā runā. Bet tad sanāk, ka kāds pret mums, pret deputātiem noteikti versies tiesā. Vai nu tas būs ģenerālprokurors, vai nu attiecīgi investori. Natālija nokomentēja. Tas droši vien jautājums man, ja? Tātad, ja mēs runājam par vēršanos pret deputātiem no ģenerāla prokurora puses, iespējamība tāda pastāv, ja jūs nenobalsojat, tāda iespējamība pastāv, par to man jums jābrīdina. Ja mēs runājam par investoru, tad viņš vērsīsies pret pašvaldību, nevis pret katru deputātu, jo šobrīd deputāti un mēs, tai skaitā, sagatavojot lēmumu projektus un vīzējot viņus, izpildu ģenerāla prokurora uzdevumu. Tātad investors vērsīsies pret pašvaldību, ģenerāla prokurors iespējams pret deputātiem, bet es nevaru ģenerāla prokurora rīcību paredzēt. Jā, jo vēl viens jautājums, sakiet, tad var ģenerāla prokurors, viņš izlases kārtā sodīs deputātus, kuri nepareizi balsos. Juris Stukāns jau gribētu Tatjana Ždanoku likt pie sienas un nožēlo konstatējis, ka nav kara apstākļi. Paldies par jūsu labām domām, par manām spējām ielīst ģenerāla prokurora galvā, bet es nevaru atbildēt uz jūsu jautājumu viņa vietā. Varbūt kāds cits šeit klātesošiem var? Man, laikam, jāvērš uzmanība. Mēs varam uzdot jautājumus tikai esošiem ziņotājiem. Mums klāt arī juridiskās pārvaldes vadītāji. Diemžēl ģenerāla prokurors nav klāt. Jautājums viņam mēs nevaram uzdot. Paldies! Skaidrs.